Kas ir ēdiens? Lai arī ēdiens ir tik ļoti kas daudz, tas nav tikai degviela mūsu ķermenim. Nekas, ko tu apēdi, nepaliek nepamanīts tavā ķermenī. Ķermenis to atpazīst, ķermenis no tā iegūst uzturvielas, iegūst vitamīnus, no tā darbojās tava hormonālā sistēma, tava imūnsistēma, tava atjaunošanās procesi, gremošanas sistēma. Viss darbojās pateicoties ēdienam. Tomēr ēdiens ir palicis par kaut ko vairāk. Mēs esam to uztaisījuši par savu mīļoto, par savu labāko draugu un arī par soģi. Ko es ar to domāju? Piemēram, ja šķiet, ka dienā viss ir aizgājuši čērsām. Priekšnieks sabļāvis, darbi nevedas, stress ļoti daudz. Ar bērniem arī nelīdz galam šodien un izdevās tās sarunas ar savu vīru, sievu, nelīdz galam labi nokomunicēja. Un vēl mēs meklējam vēl iespējams iemeslus, lai atnāktu mājās un satiktos ar vai nu savu saldējumu, vai nu šokolādes kūku, čipsiem un visādi cita veida šiem mierinātājiem, ēdieniem, kuri mums dod mierinājumu. Līdz ar to mēs ēdienam piešķiram drauga vai mīļotā lomu. Vai arī tieši otrādi. Ir bijis piektdienas vakars ar visām šokolādes kūkām, čipsiem, uz galda ir viss, jo nākošās 2 dienas neēdīšu. Kefīra detoks, sulu detoks, neēdīšu vispār neko. Bet tavam ķermenim nav jāizdara nekas īpašs, lai tas nopelnītu ēdienu. Jo ēdiens tam ir nepieciešams, lai tas dzīvotu. Bez ēdiena tas nevar dzīvot. Kādu brīdi jā, bet pilnvērtīgi un veselīgi viņam ir nepieciešama pārtika regulāri. Līdz ar to mēs nevaram ēdienu uztaisīt pat kaut ko vairāk, kā tas ir. Ja ir sanākusi, ir bijusi dienā noticis kas tāds, kas tev liek slikti justies, atpazīsti, atrodi, kas ir tas, kas lika tev slikti justies. Ja tu līdz galam nevar šobrīd atbildēt, kāpēc notiek tā, ka katru dienu ir kaut kas, ka tu gribi mierināt sevi ar ēdienu vai ar dzērienu, pieraksti. Taisi dienas grāmatu, 3 dienas pieraksti tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu ķersies pie šī ēdiena vai dzēriena, pieraksti, kas tajā dienā notika. Pēc 3 dienām tu atradīsi kā detektīvs, kas ir tas punkts, kas ir tas kairinātājs, kas liek ķerties pie ēdiena. Tieši tāpat tādā brīdī, kad tu būsi atradis un sapratis, kas tas ir, tieši tāpat izdomā, pieraksti, izzini sevi, kas ir tas, kas tevi nomierina. Vai tā ir pastaiga, vai tā ir stiepšanās, vai tā ir meditācija, vai tā ir pirts, vai tā ir mūzika, vai tā ir zīmēšana, vai tā ir dejošana, vai tā ir bērnu samīļošana, jebkas, kas tevi nomierina. Tad tajā brīdī, kad tu saproti, ka ir bijis tik daudz stresa, viss man ir uzkrāmēts virsū, man gribas to kūku, tu izjauc šo apli un nevis to pēc kūkas, bet tu ieplāno to nomierināšanos. Vai arī, ja tu zini, ka tajā dienā tiešām būs stresaini, tu jau no rīta izej ārā pastaigā, tu veic augsto peldi, vai tu veic kaut ko, kas tevi nomierina, vai vienkārši pasēdi un pāelpo 10 minūtes ātrāk pieceļoties pirms pārējiem mājiniekiem. Tālūk, tā arī ēdiens nekļūs par to mūsu labāko draugu, un ēdiens nekļūs arī par soģi. Jo tajā brīdī, ja ir bijuši šī ballīte ar daudz ēdienu, daudz dzeramo, tu saproti, ka tu vari nākamajā dienā iepauzēt ar tās pirmās maltītes veikšanu, tomēr nākošā maltīte tajā brīdī, kad tu 10 ballu sistēmā var pateikt, jā, man gribas ēst, atkal ir pilnvērtīga un sabalansēta maltīte, tāda, kāda tā būtu, ja arī nebūtu bijusi iepriekšējā vakarā ballīte. Katra diena ir jauna diena, kuru sākt ar pilnvērtīgu un svaigu maltīti. Tāpēc ceru, ka šodien tu esi ieplānojis pilnvērtīgu un svaigu maltīti un ieplānojis arī mazu brītiņu, lai nomierinātu sev prātu, lai fiziskais ķermenis neņemtu virsroku un negribētos ēst to, kas tavam ķermenim nebūtu līdz galam vēlams.